1, 2, 3, tarā! Čau, čau, labrīt, mani dārgie skatītāji! Šodien būs neliels smukuma video. Kā jau esat pamanījuši, man ir diezgan daudz atauguši mati. Tā kā šis video būs interesants varbūt meitenēm, vairāk nekā puišiem. Nu, lūk, mati man ir atauguši jau diezgan kaut kādi 5-6 centimetri. Kaut kādus 5 mēnešus es nekrāsoju matus. Tā teikt, pa ziemu negribēju krāsot, bet tā kā pavasaris gribās atkal izskatīties skaistākai. Un esmu nopirkusi lūk šādu te matu krāsu. Redzēt, kāda krāsa man ir matu galos un kāda ir pie saknēm. Atšķirība taču ir manāma. Matus es neesmu mazgājusi 2 dienas, jo uz tīriem matiem krāsu neiesaka likt, jo tad matus bojā vairāk nekā tīrajos. Mati man nav no biezajiem, tāda mani māte daba ir veltījusi. Lūk, var redzēt skaidrāk, cik man tie mati ir atauguši. Lūk, re, kur jau paskatieties, jau pat sirmi mati jau var redzami kādi. Re, kā dzīve mani sirmu padara. Tātad esmu izvēlējusies šādu te mata toni E0 Super Blonds no firmas Garnier Color Natural Cream. Tas nedaudz ir saudzīgāks nekā parastais balinātājs, ko es agrāk izmantoju. Kas tad mums ietilps kastītē? Tas mums ir tas pulverīts, kas ir jājauc laikam klāt. Tādu krāsu es nekad neesmu izmantojis. Tā balinošais krēms. Un kas mums šeit ir? Tā, ievērot lietošanas pamācību. Tā, kas mums šeit skaitās? Attīstošā emulsija. Tātad mums ir jāsajauc. Tā, te mums ir balzāmiņš un cimdiņi. Mums ir jāsajauc kopā šīs produkts ar šo produktu. Bet kas te ir, man interesē? Tādus es maz neesmu redzējis, kas te vispār ir rakstīts. Tūlīt izlasīsim. Tā. Balinošais pulveris. Tātad šo arī ir tomēr jāliek klāt. Tad mums ir kopā jāsajauc 3 izeivielas, ko mēs arī tūlītās darīsim. Parādīšu, kā atauguši no aizmugures izskatās. Diezgan tumši mati. Nu, tā varētu būt, ja gandrīz pusgads nav krāsoti mati. Kastītē ir pievienota šāda te lietošanas instrukcija jeb pamācība. Tur ir viss sīki skaidri rakstīts, kā un ko un ar ko ir jājauc. Lai sajauktu visas 3 izeivielas, mums ir nepieciešams trauciņš, bet obligāti izmantojam vai nu plasmasas vai stikla, jo metāla traukus nevar izmantot, jo tad viņi savādāk sāk oksidēties. Nu, ko taisam vaļā un jaucam mūsu masu kopā no šitām visām daļām, izmantošu visu 3. Ja grib krāsot tikai tikko ataugušas matu saknes, tad jāizmanto ir pusīte no visiem šiem te materiāliem. Taisam vaļā un neko tā nevar redzēt, re, kur ir, un spiežam visu iekšā trauciņā. Tūlīt arī spiedīsim klāt nākamās izeivielas. Ļoti smaka tāda, ka ritīgi cērt nāsīs. Lūk, šāds te krēmveidīgs izstrādājums.
Nu, tagad liekam klāt šo te. Kā jau teicu, pievienošu visu pudelīti, jo man ir diezgan jau mati atauguši. Tāda zupīte, kā aiziešas pēc šķērēm, lai dabūtu vaļā šos te pūderīšus. Un beram iekšā. Gan vienu. Un gan arī otru. Un, protams, tad, kad to visu masu likšu matos, es izmantošu cimdus. Es esmu nopirkus arī atsevišķus gumijas cimdus, jo man ne īpaši patīk tie plasmasas cimdi, tie maisiņveidīgie cimdi, jo ar viņiem ir ļoti nērti strādāt. Šie cimdiņi, ar kuriem vieglāk būs krāsu uzlikt matos. Tā, lai to visu samaisītu, mums ir nepieciešama otiņa, bet es izmantoju savu zobu birsti, kuru izmantoju vienmēr priekš krāsošanas. Protams, ar viņu nevar tīrīt zobus, jo tā ir tikai šī otiņa izmantota šādām te skaistumkopšanas procedūrām. Tad, nu, maisam, samaisam visu vienmērīgā. Oi, dieviņ, smaka jau, nu, ritīgi nāsīs cērtās. Man ir sanākuši šāda te putriņa, tagad došos es uz vannas istabu un ieklāšu to visu matos. Nu, sākam ņemam bišķiņu uz zobu birstes un sākam ievadīt, likt krāsu uz matu saknēm, atdalot pa šķipsniņai. Nu jā, esmu jau noķēpājusies tā. Nu lūk, esmu sazieķējusi matos, saknēs, galos es neliku, bet, nu, paskarieties, es kamēr tikko visu iezieķēju, jau diezgan jau rezultāts ir manāms, un tad man šī krāsa ir jāatstāja pusstundu, bet es droši vien, kad neatstāšu pusstundu, jūs jau tagad redzu, kādas krasas izmaiņas ir, vienkārši negribās atstāt tik ilgi, lai nepaliktu bez matiem. 1, 2, 3, tarā! Nu, lūk, šāds ir mans gala rezultāts. Matiem, matus esmu izmazgājusi, tūlīt parādīšu tuvāk. Tāds tonis man ir iegūts no šīs te matu krāsas, varat salīdzināt, kāds nu ir tas patiesais rezultāts. Nu, ir. Gaišāki, protams, mati ir palikuši. Jā, parādīšu no cita rakursa. Izskatās, ka te ir cita krāsa, bet nē, tā nav tā vienkārši, tā ir vienkārši ēna. Tā ir tikai ēna. Nu, esmu atkal savā blondīnes veidolā. Galiņus jau vajadzēs pēc kāda laika apgriezt. Jā, labi, parādīšu, kā izskatās man no aizmugures. Nezinu, kā tur, cik labi var redzēt. Bet, nu, tā tagad ir. Kā jau redzējāt, krāsoju es pati mājas apstākļos. Un tad man jāsaka paldies, ka bijāt ar mani šajā video. Ja jums patika šis video, jūs zinat, kas jums, protams, ir jādara. Varat arī komentēt, kā jums patīk mans jaunais matu tonis. Labi, čau, pa visiem! Atā! Veiksmīgu dienu!